wanna feel it. Nu, saka, No. kā tev liekas, Kas? kur esam atbraukuši? Uz Rīgu. Nepareizi. Uz Nordspace. Nordspace. Tātad esam atbraukuši uz Nordspace pie Roberta Vidola organizētā pasākuma. Te viss tāds autotusiņš būs. Esmu arī atvedis savu, ko jūs tikai redzēsiet turpinājumā. Bet tagad apsīsimies, kas te būs sabraucis, un tad ķersimies pie mūsu tačkas. Čau visiet! Čau! Paiks būšu tajā YouTube'ā, ja? Jā. Tu būsi ātrāk nekā es tavā YouTube'ā. Nekā es savā vai tu savā? Tu būsi manā ātrāk nekā es tavā. Jā, tās gan, jā. Paldies, ka uzaicināji. Sveiciens. Man arī tik prieks, ka tu atbrauc, un arī kā Evis šeit šodien ir ar projektiem, kad Jā, mums ir vietas, kur mēs varam forši sanākt kopā. Tu pirmo reizi esi mūsu garāžā šodien. Jā, es vēl tikai iešu. Tev patīk? Iespaidīgi. Tu vari uztaisīt savu 3.8. Jā, es principā nākamnedēļ. Bet kompresiju atceries. Domāju, viņam ir kompresija. Pasākums ir noslēdzies, tagad mēs atgriezīsimies garāžā. Realitātē. Čau visiem! Nu ko, mēs esam kārtējā sērijā. Es pat īsti nezinu, varat īstenībā ierakstīt komentārā, kā mēs varētu šitās te visas sērijas nosaukt, kad es nopērku mašīnu, vienalga kādā stāvoklī, saķūnēju, uztaisu un piedāvāju jums. Īstenībā es gribētu kaut kādu nosaukumu, tā kā ierakstīt droši komentārā. E61 mums ir pārdots. Šitā sērija būs par vienu citu mašīnu. Atradu, jo katru dienu čekoju, ko kās kāpēc. Un kā jūs fonā noteikti jau redzat, kas tā pa mašīnu. Hopts, jep, tas ir BMW F30. Ko iesim apsīties? Kabūm! Tātad es esmu nopircis 13. gada vai 14. BMW F30 ar 2 litru dzinēju, dīzelītu, manuālo kārbu. Priekš jums, priekš nākošā pašā saimnieka. Kā jūs redzat, mašīna ir ievest no Lietuvas. Tie ir tranzīta numuri. Ko apsīsimies kāds salons. Salons īstenībā varbūt video liksies dzeltens. Īstenībā braucot ar viņu īstenībā kapitāli. Viņš pirmkārt nekarst. Izstās īstenībā nemaz netik sūdīgi. Ērts, patīkams. Mums ir bembīts, manuālī, podziņas, ekrāns mazais, mazais klimats. Mums ir 260 noskrējiens, oriģināls, pārbaudīts. Un jā, ar ko tad īstenībā jāsāk? Kāds vispār plāns? Un vispār gribu parādīt, kāpēc es viņu nopircu. Ir ļoti labas riepas, Pirelli jaunas praktiski. Jo kāds tās domās, šis no Lietuvas kaut kāds pretekls. Tātad šitā mašīna ir iedzīta 8 mēnešus apakaļ no Vācijas. Un es viņu nopirku no pazīstama lietuviešu drauga, kurš uzpērk no apdrošinātājiem mašīnu. Jā, jūs domājat, viņš te kur nefilmē priekšu, gan jau tur ir viss lupatās, kaut kas tur ir, bet izstāstīšu, kāpēc viņi ir apdrošināšanas mašīna un tā tālāk. Nu, ko iesim parādīt, kāds tas lielam defekts ir. Kabum! Nu, ko jūs laikam jau sapratāt, jā? Nu, ko? Mums ir, lūk, tur sasists, bukters, kapots, spārni neliela bukte un tad viss šitas saimnes. Nevar tā redzēt bildēs, bet viss ir tāds bišķiņ saņorcīts. Tā kā pa lielam tas arī viss. Un runājot, kāpēc tā ir apdrošināšanas mašīna, tāpēc, kad apdrošinātāji Lietuvā satāmēja drīz 6000 eiro par remontu. Es šeit neredzu tik daudz, bet tā kā man pastāstīja mans čoms no Leišiem, kurš tikai uzpērk, tad šeit bija sarakstīta pa lielam jaunas oriģināla detaļas tāmē, un apdrošinātājiem tāda feature, ja atlikuma vērtība pārsniedz mašīnas vērtību tirgu, tad mašīna vienkārši savāc sev un izmaksā klientam naudu. Mašīna tika novērtēta pa 9000 eiro, kas man liekas ļoti daudz pat. Nezināju, ka viņi tā maksā. Līdz ar to, pastoties SSA, grūti saprast, cik maksā. Bet te jau redzēsim, ceļā es izdomāšu, cik viņš maksās. Un jā, un aizbraucām uz Lietuvu, pastīties no mašīnu. Teicu, vai vizuāli izstāsta, ka ļoti forša, un vispār nekur no rūs. Viņi bija nomazgāti, smukas, tīri. Tā īstenībā reāli ļoti sterili. Es domāju, labi, ir visi forši, visi kā runāts. Es saku, vai izbrauksim test drive. Iekāpju, braucu un saprotu, ka man īstenībā nav pat kur piesieties. Viņa tāda stingra, forši, viss vadās, viss iet, viss rūc. Un teicu, viss paķepāju un savāc mašīnu un braucu uz Liepāju un būvēsim augšā. Un, protams, pa ceļam braucot uz darbu, domāju, ko tas īsti varētu darēt. Pirmā opcija ir vienkārši nomainām lampu nopērkam. Atradu jau pat 200 eiro, jo bloku te ir veselu. Visi kārtībā. Kapat atradu pat 200 eiro. Pārnes sapratu, kas var uztaisīt.
izdarīt. Un buferi atradu pa 100 eiro RRA. Nu, varbūt bišķi labāks par šito. Un durvi atradu vēl par 200 laikam. Rupi rēķinot, es domāju, vai ielūgt 1000 eiro un savest viņu kārtībā, iziet tehnisko apskatu un tirgot mašīnu. Tā ir viena opcija. Bet otra opcija iet dārgāk ceļi un skaistāk ceļi. Tas tomēr būtu tā kā mūsu tajā lozungā. Mēs Levenā taisam, ķunējam un gribam parādīt, ka mēs visu kaut ko mākam un izdarīt varam. Līdz ar to pieņemam otro variantu. Un otrais variants ir pilna empaka salonā, visādi modifikācijas. Iespējams, ka diski būs iesaujas atradas. Protams, arī maināms lukturi, kapatu, durvi un krāsojam, blā, blā, blā. Uzlikas, bremžu suports noteikti sakrāsosim un iztaisīsim rītīgi, stilīgu F30 tieši tev. Labi, man liekas, ka pietiek vāvļot un dzenam iekšā garāžā un parādīšu, ko tas esmu sapircis. Un gribu uzlielīt to, ka nenormāli ekonomisks. Šis ir tieši 2 litrīgi dīzels, bet ar mazākiem kilovatiem un nenormāli maz. Es pielieju pilnu bāgu. Nobrauc 250 km uz Liepāju, un es vēl varēju 1000 km nobraukt. Dafigā. Un jau otru nedēļu braucu to pašu bāgu, man vēl pat nav pusbāgu nobraukt, vēl man rāda 700 km, kas var nobraukt, un es nobraucu jau 400 pa lielam, tā kā nereāli ekonomiski, un tā pašā laikā diezgan pat labi iet. Bišķiņ varbūt apgāzīšu teorijas par 318, 316, sakarā 320 par to, ka viņi ir īstenībā ļoti cenā zemu, salīdzinot 320, nu ar 125 kW vai 135 kW, kas nāk, jo dzinējiem atšķirās sprauslas, viens. Otrā lietā turbinēja augstais gals bišķiņ šaurāks ir. Šis ir tieši 2 litrīgs, šis nav 1.6, jā, var nopīt arī 1.6 modifikāciju, kam nāk 1.6-4 cilindra dzinējs, bet šis ir tieši 2. Tātad pēc tam brauksim noteikti chip tuningu, izdarīsim visas lietas tā, lai viņš ir mums 135 kW vai pat vairāk. Tā kā, viss kaut kas mums priekšā, tērēsim daudz naudu un darīsim daudz emocijas. Tā kā sagatavojiet limonādi, kaut ko uzgraužam un braucam pārveidot šo behu. Esam iekšā garāžā, jauksim visu ārā. Mums ir 2 milzīgas kastes. Viena šitā kaste, domāt, ir šitai mašīnai. Šeit ir pilnīgi jauna empaka. Šitā kaste būs vienam citam video projektam, bet šitā kaste ir šitai mašīnai. Pakosim visu ārā, sanesīšu arī detaļas, ko es esmu nopircis, un tad iziesim visam cauri un tad jau ķersimies klāt. Timelapsā jau redzējāt, ka es te kaut ko baigi pakoju ārā, kaut ko te liku, tad es jums gribu prezentēt. Nav viss. Atnāca vēl šīs tādas pārsteidīgas nāk. Neesmu atstūms arī disks, kas man plānā, jo man tur konteinerī stāv. Bet tā kā izējam pa soļiem, ko tad mainīsim, ko darīsim, un tad jau ķersimies klāt. Aiziet. Labi, īstenībā izstāstīju, ka tur mašīna stāv un tad visādas šādas stučkas. Es tā padomāju, blin, ja būtu jauns kapats un jauns spāns, tad man nevajadzētu mašīnu tagad iekšā, paņem izjauc visu. Slamatēju, sagruntēju, sakrāsoju un tad pamts liekam virsū. Mums ir pilna empaka plus performances paka. Tātad mums ir empaka jau nogruntēta. Jā, tā nav oriģinālā, tā ir ķīnas, es no tā nekautrējos. Esmu ļoti daudz jau licis jau klientu mašīnām šitādas te. Nenormāli labi dara, ļoti labu kvalitāti. Un mums ir pilnīgi viss. Mums ir paspārņiem gali, ventilācijas, restes, aizmugurējiem buferim. Nāk speciālais plasmas un viss īstenībā ļoti dara. Viss no labi, elastīgi. Plasmas. Un tad mums ir, protams, performances lūpa. Tad mums ir melnās restes. Melnās nāsītes. Liekam nos, tad mums ir arī priekšā šitas, ja viņš mainās empakai. Protams, nāk komplektiņā šitie, bet redziet, mums buferim nāk ar parksensoriem, bet šitam modelim nav parksensori, tā kā nopirksim parksensors, lai vismaz izstās, kad viņi ir. Tādāk mums nāk sliekšņi, ļoti labas kvalitātes, mīksts. Tad mums ir nāk performances uzlika, ar visiem āķīšiem, tā lai viss smuki perfekti dara. Kā jau es teicu, esmu licis un tā tālāk. Tad mums nāk diezgan agresīvs difūzors. Melns jau glancēts. Tālāk, protams, būs izpūtējis, bet šito es noteikti krāsošu melnu. Man patīk kaut kā melns. Tad mums nāk bažgāžnieks spoilers. Un tas ir no empakas. Izsīsies, domāju, mega iespējīgi. Tātad no rezervdaļām. Mums ir pilnīgi labs taisns kapats, bet ir maziņš defektiņš. Tā kā mums mākam paši iztaisīt šo kantīti, iztaisnosim un liksim virsū pilnīgi taisna durva laba, jo mums tā durva, kā jau es teicu, ir ar daudz buktiem sasitumiem. To mēs samatējam, sakrāsojam un metam virsū. Tālāk mums ir atjaunots lukturs, jauns stikls, jauns korpus visiem blokiem. Īstenībā ksenonu bloku, jo man pašam ir tā kā hopts. Nu, spārns man nav cits. Spārnam ir reāli šitā te mazā buktīte un te bišķiņa. To mēs ātri izvilksim, iztaisnosim, būs forši.
Nu, tā kā lielam jāķerās klāt. Liksim kameriņu malā un tagad ir plāns noņemsim nost kapatu, priekšējo buferi lukturu, uzliksim kapatu, varbūt jau uzmetīsim bišķiņ priekšējo buferi, piedzīsim formas kapatam ar spārnu un tad mums vajadzētu, mums ir putniņš ielidojas. Putniņš. Nu, tā kā, jā, atbrauc arī Ulds, man bišķiņ palīdzēja, kamēr es te filmējos, jo viņam ļoti labi sanāk izvilkt. Iztaisnot, tā kā viņš man palīdzēs ar kapatu, kamēr es darīšu citas lietas. Sākam interesantāko lietu, jaukšanu un stēlēšanu, krāsošanu un tā tālāk. Let's go! Ja tev arī gribās uzķurnēt savu mašīnu F30, F31, tur 90, blablabla, droši rakst man, iespējams, ka es tev palīdzēšu par ļoti labām cenām. Es pat teiktu pat lētāk nekā ProTuningā, atkarībā no pieejamības un tā tālāk. Buferis, empaktam, tam līdzīgas lietas. Protams, pie reizes arī varam visu uztēlēt, sakrāsot, salikt, mums pieredze ir. Nu ko, redzējāt, kā Ulds man taisnoja ārā kapatu un spārnu. Sanās ļoti labi, gribu parādīt. Beidzot mums ir smuks visas līnijas. Arī te un te. Tālāk tik paliek bišķiņi nedaudz uzšpaktēli ar alumīniju špaktēli. Sagruntēsim un būs labais. Vēl uzlieksim jauno buferi, jo te īstās stūrs nospies, bet dēļ lampas, es tā domāju. Bet visā kopumā ir ļoti labi. Ko viss aiziet. Tā kā kārdam ārā ņemam nost buferi lampu un skatāmies, kas tālāk. Jo es jau ieraudzīju, ka lampai kronšteini vajag augšējo. Man tāds nav jāpasūta. Tā kā ir būs kaut ko darīt. Noņemam buferi, pasīsimies, kas te mums tur īstā bakšā ir. Tā, lai viss ir caurspīdīgi, godīgi, man vispār nav neko slēpt. Nākošais īpašnieks redzēs, ko mēs esam izdarījuši. Tā kā šeit ir pilnīgi viss vesels. Šitā daļa mums nāks jauna. Man vajag citu paspārni, man vajag reko kronšteini un apdrošinātāji veikuši defektāciju. Līdz ar to lukturs vispār nav bijis pieskrūvēts. Reko stāv uz savilcējiem. Līdz ar to vajadzēs pameklēt skrūvi. Un mēģināsim dabūt nost tagad lukturi. Un vajadzētu ielikt jauno, sakapināt, apstīties, kas tur ir pa īsti vaini, jo eņģeļi man deg, tālais man deg, bet man nedeg tuvais lukturs. Vai nu ir bloks beigts, vai nu cerēsim, ka tikai xenona lampiņi beigt. Vispār varētu ielikt ledinieks un miers. Te vai ņemam ārā, skatāmies, kas tur ir. Nu ko, izņemam ārā lukturi. Lukturs ir, ka mums te ir caurums. Šeit mums stāv bloks. Līdz ar to, nezinu, bloks izstās. Fiziski nav traumēts, bet viņš ir vesels, nemācīšu pateikt. Bet es domāju, ka xenonas pults būs vainīgi. Tas bija diezgan labs sitiens bijis. Nu, tas ir viens. Ejam tālāk, pasīsimies kopā. Pats nāc redzējis. Tā. Šitā skrūva ir, bet mums nav kronšteins, bet tas laikam nāk, cik saprot, lukturim. Jā, tam lukturim viss ir kārtībā. Kas mums teica, it kā ir vesels, te ir kur pieskrūvēt. Prie mums nav šitā te skrūve. Iespējams, ka šitas ir saliek, bet vajadzētu vēl apstīties. Pa lielam viss, reku šitā te sīkam jāpieregulē un ir gatavs. Tā, uzmetīsim ātri buferi, pastīsimies. Iespējams, te kaut kas traucēs, jo empakai bišķi savādāks tas pasākums. Šito mēs liekam iekšā, šitā te. Nu ir. Mums jau sāk kaut kas veidoties. Dēm. Tā arī viss smuki jau ir. Protams, nekas nav pieskrūvēts. Te viss var regulēt un tā tālāk, bet pacieties, viss līnijas, viss smuki. Tā kā jūs teicu, ja vajag empaku, rakstat, ja būs uz vietas. Vismaz mums iet šitā te mala kopā. Man ir baigais prieks. Visu, ko mēs darām tālāk, mēģināsim atdzīvināt lukturi. Pastīsimies, strādā vai nestrādā. Reku mums ir jaunais lukturs, reku mums ir sasastais lukturs. Tātad mums vajag šito, reku nav. Un mums vajag šito, reku nav. Tā kā pastīsimies, vai saliekot visu to mums strādās, vai nu vienkārši tad ir lampa beigta. Varētu būt, kad varbūt jāizņem no vecā, no šitā lukturi un jāpārbauda. Tā kā skrūvējam visu vaļā, saliekam un maucam. Bloki ir pārskrūvēti viens. Otrs, tātad, reku mums ir pozitīvi tas, ka te ir gan lampiņa, gan jaunajā lukturī ir lampiņa. Tā kā varbūt, ja tur ir lampiņa, tātad viņi noteikti ir ejoši. Tad jācer, ka tā būs lampiņa, nevis bloks. Kaut kā tā. Nu ko, ejam likt klāt. Tā uzliksim aptuveni, viņš kaut kā stāv. Nu ko, skatāmies. Eņģeļi mums deg, viss ir ļoti skaisti. Un pati galvenā lieta – tuja. Eikdiši, man liekas, ka deg, vai ne? Ir. Mums viss strādā. Dēm! Ļoti labi, ļoti labi. Pāstieties. Viss lampas strādā, lēdi strādā, tuja strādā. Labi. Nu ko, laižam virsbūvs darbs. Tātad sāksim ar kapatu spārnu. Uzlikām jau durvi, lai samatētu. Un
Nākamā bišķiņ tāda lielāka slāpīta, aizmgriezt durvis. Vajadzēs saslīpēt, jo te bišķiņ arī ir buktīt, tā kā no tās līnijas, tā kā uzpaklēsim arī te. Tā kā bliežam. Bišķiņās iesvītis, šā vismaz laba sporta zāle, 20 pār grādos močīt, slīpēt, špaktelēt. Man atved pusdienas, paiet pusdienas, aizmirst ieslēgt kameras, jo es tā arī jau ar smalko sašpaktelēju. Šitie ir gatavs gruntēšanai, šitie gan ar durvīm cīnos, tie kaut kur par daudz laikam uzvilk un tad par daudz izslīpēja vai kas, bet netiek galā viena maz tāda buktīta garana, bet šitā ir pēdējā kārta. Noslīpējam un gatavojam priekšu gruntēšanai, durvis gruntēšanai un vēl tur tādas sīkumiņas no plasmas detaļām. Esam aplīmējuši, attaukoši jau. Tagad paņemsim bamperu abas divas āķu vāciņas. Šitie nav gruntēti no rūpnīcas. Protams, tā sagruntēsim, lai jau turās. Lai jau mums turās, vai ne? Īstenībā jau tāds sagrums jau, pulkstenis jau kaut kāda 7 vakarā. Brīvdienā, jau sāc lēnām domāt par vakariņām, aizbraukt mājās pie sievas, sābučot, tad varētu kādu filmu pastīties vai arī uzspēlēt datoru. Jā, vispār man patīk uzspēlēt datoru, lai arī man jau ir 38 gadi. Arī patīk uzspēlēt šo topu vakariem pāris stundiņas, kas tāds sauksim relaksācija. Gan jau man vīri piekritīs, kas to dara, ka sieva man pieņem to man, tad man bišķi vieglāk ir. Cireiz pat mēdz vienkārši visu svētdienu noziedot, atslēgties no realitātes. Tā kā jā, tā kā uzrakst komentārā tu ar game'o. Es tagad esmu uzsēdies uz Breakfast, tā ir mašīna spēle, kur crashojās visu laiku. Un tad mēs ar Vītolu kungu visu laiku PUBG uzspēlējam. Bet tagad es ļoti gaidu Battlefield 6, gribās kaut ko jaunu. Ejam jaukt grunti un bliežam virsū. Tagad uzpūtām spektrāli grunti, bet tas ir epoksīdi. Ļausim apžot kāds 10-20 minūtes, un tad laidīsim pildošā. Esam nogruntējuši BMW, parādīšu kādu izstāstu. Smuki, taisnīgs forši. Un te arī. Stīgā. Un tad vēl vāciņas nogruntējām. Ļausim šonakt nožūties un tad jau rītā brauksim šito visu slīpēt, matēt un gatavosim krāsošanai. Tā kā man rītā ir misija visu nokrāsot. Tiekamies rītā. Nu, čau, labrīt, labdien, ir svētdiena. Mūsu behiņi ir grunts sažūs, tā kā daudz nerunāšu. Ķersimies klāt darbam. Tātad saslīpēsim kapatu, spārnu un durvi. Tad samatēsim visas detaļas, ko mums jākrāso. Tad mūsu empaku samatēsim un blīzīsim iekšā kamerā. Un cerams, ka nokrāsosim visu vienu reizi. Šodien plāns man ir visu sakrāsot. Ja es to visu izdarīšu, es būšu baigais malcīt. No tā kā ķeramies klāt. BMW ir mums gatavs pa lielam dzīt iekšā kamerā. Papā! Nu ko, beigās dabūju arī augšā matēt visu, jo bišķiņš atšķirējos, izraudu cauri lakai. Bet es tā padomāju, ja jau reiz mums te patās tik daudz jākrāso, tad jau arī nopūtīsim visu sānu. Te ieraudzīju, bija buktīti, izpaktelēju, nogruntēju jau ar ātro grunti. No, vienam kaut kā šā. Tagad ir laiks, putekļiem esam attīrījuši. Es domāju, ka vajadzētu izbraukt bišķiņ ārā, nopūst no putekļiem visu cauri. Iedzīt kamerā, un tad mēs varētu ņemt empaku, saslīpēt uz krāsošanu. Kā jums patīk šī doma, bet es domāju, ka pirms tam jāpasūta ēst, lai atved. Bet tikmēr nopūtīsim putekļus, iedzīsim kamerā, savāksim bišķiņu garāžu, un tad jau sāksies tīrākais darba līmēšana. Un jāatrod, būs vēl tons jāpielāgo. Šitam tonim īsti nevajadzētu būt baigi sarežģītam, bet nu mazams. Reku dūrs arī ielikām jau, kā jau redzējāt. Viss forši stīdzītī. Nu, tā kā pa lielam man patīk. Ejam diezgan veiksmīgi uz priekšu. Iepracām mūsu behačku. Jā, izstāsta diezgan baigi šķība, ne? Bet man vajag īstenībā vietu izdomāt, jo nāks vēl bufers priekšējais, aizmugurējais bufers un sliekšņi. Lai te vislabāk nosūs, kur siets, tad šis būs optimālais variants. Te arī jau ir sietiņš, tā kā visi ļoti labi. Iesim tagad saslīpēt buferis. Tad jau nesam visi iekšā un līmējam. Man īstenībā bišķi besī līmēt, bet to jau jūs zināt.
Baigi garšīgi pieēdos. Tagad es domāju, krāsot šodien, vai tomēr krāsot rīt. Tomēr ir svētdien, gribās arī neko nepadarīt. Pasēdēt mājās, mošu Battlefield 8 uzspēlēt. Bet labi, pabeigsim slībēt. Reāli mums tas bija kaut kāds 30 sekundes. Es jau esmu pilnīgi slapš. Man liekas, ka šis tas interesantais, ne? Kad vienmēr aplīmē, kaut ko pielīmē, tu var paēst maizīt, kaut ko garšīgi. Nu, ko esam aplīmējuši F30, vēl mums atliek attaukot. Vēl mums atliek, iesim otrā pusē, piemeklēsim īsto toni, bet pirms tam atnesīsim visas buferis, saliksim te kaut kā, ne mums ir daudz vietas. Un krāsas kods mums ir B39. Minerāla grauda. Riku vienreiz jau esmu tādu krāsoju. Tātad mums ir melnāks, mums ir standarts, mums ir zaļāks un mums ir sarkanāks. Uz zaļo un sarkano mums nav paraugi, tad mums ir uz standarta un uz tumšāka. Neko, tagad paņemsim krāsas kapi. Pastīsimies, ja no šitie galīgi neies, tad būs jāņem spektrometrs un jāskatās, ko viņš rāda. Deviņi, 7, rek mums ir kaut, rek mums ir krāsa. Šis ir tumšais variants. Rek mums ir standarts. Tātad standarts un tumšāks variants. Nu, izstās kamerā pat. Nu ko, iesim apstīties, kā tad ir uz mašīnu. Tā nu kā, esam pie mašīnas. Viens ir tumšāks un viens ir standarts. Un te pēc šitā izstās, kad iespējams, ka te jau kāds krāsojas, jo šis ir tāds bišķiņ gaišāks, šis ir bišķiņ tumšāks, bet īstenībā baigi tā kā netraucē. Tās esam atpakaļ ar pulieri. Papaliesim bišķiņ šito te. Tomēr mašīna ir bišķiņ nomatējusies. Viņš paliek blāvāks. Tagad smuks spīdīgs ir. Tātad mums šitas ir standarts. Skatāmies standartu, paņemsim lukturīti. Man vairāk baida. Tā puse jau visi jākraso, tur pofīgi, tur baigi neredzēs, bet šeit nāks buferi, gan tajā, gan šajā pusē, un tad, bišķiņ tas satraucas pasākums. Vēl mēs varētu atnākt izšaut ar spektrometru. Tā nu ko, esam paņēmuši spektrometru. Šis ir aparāts, ko tu uzliec uz virsmas. Viņš nosaka krāsas kodu, krāsas korekcijas, un arī, ja tu zini krāsas kodu, tad viņš pielāgo šo krāsu, ko viņš noskanējis, vēl uzlabo to kodu tuvāk tam. Jo šis pa lielam man nekad nav pievīlis. Parauga ar man nav nekad pievīluši, bet tagad man ir tāda dilēma. Tā kā uzšausim. Tā, aparāts tagad noskanēja, tad iesim, slēgsim klāt pie datora un pastīsimies. Nu, man pagaidām patīk 29. Tas ir kas tumšāks. Tons, ja gaismās uzlieku, tad viņš baigi ar ko neatšķirās. Jā, šito mēs krāsot arī atšķiramies, kad ir kam šitādi skeneri, kurš maksā gandrīz 4000 eiro savu skapi. Tad mēs varam nākt arī brīvdienās un čakarēties un ņemties un pūst paraugus. Tā, ja tev nav, te jābrauc uz veikalu, jāuzticās veikalā koloristam, un tad viņam nesnāk, tu uzpūt un pasaka, viņš ir pī. Tā tu pilnu atbildību uzņemies šeit. Un kādreiz tā darīju, tagad man ir savs stends un ir īstenībā daudz vieglāk, ļoti vieglāk un precīzāk. Piežam sinhronizēt Optimus un BMW, piežam virsū. Un tā tad, nezinu, vai jūs redzat tabuliņā, reku ir mūsu krāsa. Šitais strīpiņai jāiziet, tad ir diezgan tuvu un precīzi, bet šajā gadījumā reku viņš ir pieregulējis. Ja šajā starp šajām divām strīpām pieļaujamais, tad ir ļoti labi, jo šis ir minimums, šis ir maksimums precizitātei. Tātad mums ir aizgājis tumšais gandrīz līdz maksimumam, un tad gaišs žilais skeners vēl ir pielāgojis to krāsu tuvākā, ir gandrīz precīzi mačings. Tā, tagad tas ir dilēmas priekšā reāli. Krāsot pēc skanera vai pēc lapiņas. Pēc lapiņas man īsti nekas nepatika. Teorētiski tagad būtu jāpūš paraugi. Paraugi, kā jau kuram krāsotājiem, rītīgs slinkums jaukt. Tā kā tā ir mana mašīna, tad varētu noriskēt. It kā katrs risks ir atmaksājies. Klienta mašīnām esmu pūtis paraugi. Tur īsti negribās otrais pārkrāsot. Šajā gadījumā, ja arī man nesanāks, un tur būs noteikti minimāla atšķirība, tad sliktajā gadījumā uzpūtīsim pārēju priekšējā spārnu un uz aizmugurējā spārnu. Un tas arī viss. Tā kā es domāju, riskējam, jaucam skeners, ko uzjaucams arī būs interesanti. Tīru uz aklo pēc datora. Vai ne? Dāj, mācam. Tā nu ko uzjaucām mūsu krāsu. Es domāju, ka pietrūks. Tā kā, ja kas ir, uzjauksim vēl. Tā nu ko, esmu jau kombinzonā, cimdiņos. Mums ir laika attaukot, vai ne? Beidzot, tas ir noticis. Īstenībā nevar ilgi izdomāt krāsot šodien vai ne. Esam attaukojuši, vēl noiesim ar lipīgo potekļu lupatiņu. Mazums, kādu poteklīšu vēl pielipuši tādu te.
kamēr es te slauku ierakstu, cik daudz krāsēsies šito pasākumu un cik daudz aizies šajā laka. Kā domā, cik tas viss izmaksātu? Klientam nerēķināsim, cik tas izmaksā man, jo tas nebūs godīgi. Ir laiks krāsoties. Kroči, es pūšu krāsu, un es saprotu, kaut kas nav viņš tāds alti pelēcīgs. Man iesācās stress ātri, kamēr izslēdz ārā. Sāku maisīt un mērīt, bet piegāju pie mašīnas, sapratu, kad ir. Tad viņš rītīgs, sūdīgs sadzās īstenībā, būs reāli grūti. Būs reāli grūti uzkrāsot. Es domāju, ka vajadzēs vēl 1 litru. Nu labi, cerēsim, kad ir, un maucam, turpinam tālāk. Es esmu nokrāsojis, esmu jau uzvelcis reko laku. Un jā, kā jau teicu, sabijos par to toni, bet izstāst beigās, kad varbūt būs īstais. Bet no sākuma likās pilnīgi čau. Jo 900 gramos, gandrīz 400 grami pērli praktiski vispār nesadzās. Un pirmās tās kārtas liekas crazy. Bet tagad, ka viss apžuva, izstāst pat diezgan labi reku. Tagad ir nožūs, tā ir bāze tikai. Tad šejienē krāsoju apmēram. Tad jūs redzat, ka atšķirība nemaz baigākā nav. Un es sapratu, ka laikam vajadzēja melno gruntu likt, jo ļoti grūti sedzās uz to gaišo. Tā izstāsta ļoti labi. Kāpats arī labs. Jā. Nu neko, tagad. Kāds viņš saulē izstāsta, tā kamerā spīd. Galīgi tāds ne tāds. Kur milzīgs grauds. Un neko uzmauks laku, un tad jau redzēsim, kā tā ir. Let's go! Yes, es to izdarīju. 2 dienās visu uzgatavoju, sataisīju un arī nokrāsoju. Un tad jau sanāk, kad rītā gaidām kaut kāds atlikušās detaļas, ko es pasūtīju. Jāatrisina problēma ar parksensoriem un tad jau var stelēt. Nu ko, pastamies, viss jau ir aprāvies. Viens maz paķeks ir parādīšu. Aiziet! Es domāju, ka ir ļoti labi, ne? Ļoti labi. Arī mūsu paklātā dūra ir ļoti taisni, perfekti. Nice. Cik sākumā bija bailīgi uzpūst to krāsu, tik tagad priecājos un nespēju nolaist acis. Paraut nospļēju no tā spārna. Pastīties, kas tur notiek, ka to toni ir. Vai nav? Bišķiņ te viss vēl slapšs un mitrs. Nu, es pat teikšu, ka ir ļoti labi. Es domāju, ka uzpalēs, viņš bišķiņ balāks ir. Šitā fīčs sajies. Jā. Nē, nu skaisti. Skaisti, Valentīna. Tā, tas ir tikai pierādījums to, kad skeners mani nav pievīlis. Sākumā es biju ļoti pārbijies, bet tik jāpūš. Tā kā es sarakstēju komentārā, cik es izterēju krāsu un cik es izterēju laku. Droši rakstat litrs uz augšu tur ir. Tiekamies jau rīt. Visu pakosim vaļā un dzenam iekšā. Un tad jau smukuma darbi. Visu liekam kopā. Izdzina ārā saulītē, pastījos pa krāsu. Bija ļoti labi. Izbaļ ļoti smuka krāsa. Nenormāli daudz graudu visādi. Neko. Tagad jāsāk stēlēt kopā lēnām. Mums jau atnāca kronšteins lukturim. Tā kā varēsim lukturu iekšā, bet to es prasīšu Vuldim. Reika pasīsimies kādu buferīšu mums. Slieksnīts, buferīts. Nice. Tas skaistā. Aizbraukšu paēst pusdienas un
tad jau jāsāk montēt visu kopā. Ko esam iedzinuši BMW iekšā? Es jau Ulu pierunāju, ka viņš man ieliks lukturi, tāpēc, ka mums tur šis tas trūkst un viena tāda distance ar šaibiņu, bet viņam pat vienmēr sanāk izdomāt, kā tur var izdomāt. Tā kā Ulis ieliks lukturi un es mēģināšu durvis sastelēt. Kaut gan varbūt, ja es padošos, tad Ulis arī ieliks durvis beigās. Viss stāv klusi. Labi, domāju, ka būs lielāka pretestība. Tā kā jā, stelējam duru un stelējam lukturi iekšā. Mēs esam salikuši durvis un arī Ulis ieregulēja perfektu lukturi. Sarugulējām durvis, sarugulējām spārnu. Mums tagad ir labas šķirbas, salikta durve. Ejam skatīties. Mums Ulis ir ielicis smuki lukturīti. Viss strādā. Uztaisījām arī šeit šķirbu. Tagad viss smuks. Arī šeit viss aiziet smuki kopā. Un arī tur. Un mums ir strādājoši durvi. Viss kā vājag. Kad ņemsim no sliekšņu uzliks, aizmugurē jau buferi, varētu jau montēt virsū, vai ne? Jo priekšējiem buferiem vēl nav šīs tādas zaļas atnākuši tur paspārņi un tam līdzīgi, tā kā vēl neliksim šodien. Uzlikām eņas slieksni, te varat redzēt atšķirību. Parastais slieksnis kāds izstās, vienkārši taisns. Un šeit ir tāds iedobums. Agresīvāk un tālāk. Īstenībā dara ļoti labi. Pasēties visu šķirbiņas, smuki, ojumi vietiņās un tā tālāk. Tā kā mums tagad ir augšā uzlikt, tad uzliksim performances jau slieksni. Lieki jau apusēji uzlīmēji visu cauri. Saliksim uz melnām skrūvītēm un to visu mizējam tagad virsū. Tā īstenībā grib palielēties, cik eleganti var uzskrūvēt un cik labi izstāsts arī no apakšas. Viss tā kā oriģināls. Pirmam nekur esam uzlikuši visu apusējo. Tā lai arī baigi dubļi nekrājās. Tik smuki maliņi. Aiziet un no apakšas izstāst šitā. Aiziet, viss smuks skrūvīts, melns. Klikšķi, viņam vēl tāda maliņa te nāk. Kur man roka? Maliņa nākas palīdz tev uzlikt. Tā kā ļoti labāk nekāda taisnas dēļas pieskrūvēt melns. Viena pusi ir, bet vismaz akurāt un viss smuka dara pagaidām. Cerams, ka buferi tāpat derēs. Tagad otra pusi. Edī, kā tev patīk? Super. Jā, mums no speciņa arī ir komentārs. Tā mums otrā puse arī virsū. Tā es nesu buferi. Šitā nesanās difūzeri uzlikt. Ņemsim nos buferi un tad viss dubus numur 2 metam virsū un šodien pietiek. Tā, sapratām, ka arī izputē būs problēmas bišķiņi, jo nav pa centru, tad būs to trubu kaut kā papīdīt. Bet, esam izcīnuši, ka aptuveni spoilerīts ir uzlikt. Difuzers ir labs tāds agresīvņiks. Labi. Šīs tas un teikt nekas tur, un tafiga viss kaut kas jāsaskrūvē, bet to darīsim rītā. Braucam mājā. Tā mums ir nākušā diena. Mums ir viss kaut kas atvests no Interkāra. Paņēmu 4 sensors, jaunus, ejošus, bet, diemžēl, viņi būs kā butaforija, jo man tur ir caurumi. Varbūt kādreiz jaunais saimnieks, ja tu šito redz, tad tev ir ielikt tie ejoši, strādājoši persensori. Ja kādreiz gribās, lai strādā, tad jāievelk pūs provodku un jāpiekodē. Mēs to, diemžēl, nedarīsim. Liek šī tāda brīnuma pirmo reizi redzu, jo zinu, ne Pro Tuningā, ne Tuning LT, nekur nevar dabūt. Un tas izstāst šitā, tā kā M4. Un smuku viss dara. Uzliek un tad agresīvi dod. Tā kā man liekas, ka jātirgo šī tāda. Diezgan smuki dara. Domāju, ka būs ļoti labi. Tā mums atnāca poga un atnāca restē, tur liekās uz tādiem stienīšiem. Mēs šitos pārkrāsosim, es domāju, ka būs citā krāsā. Visu uzjauksim krāsu, nogrāsosim sensors, sāksim stelēt priekšējo buferi. It kā viss ir atnācis, bet man liekas, ka nebūs pareizās miglas un jāsakro vēl aizmugurējais buferis. Tā, kroči, paņēma jauno miglinieku pamēģināt, vai dara jaunajā bambera plasmasā. Blin, izrādās tā dara. Ediem tomēr bija taisnība, ka jāsūt no Impax bufera miglinieki, jo tajā brīdī bišķi likās, ka tie iepriekšēji miglinieki pat varētu derēt. Ko sensors jau sagatavoja. Piegruntēja viss, iesim jaukt krāsu un tad mums šitas viss bars jāsastelē vēl. Viss šitas te vēl jāsliek. Jēzu.
Tā, esam salikuši buferi. Nu, gandrīz salikuši. Vēl visādi sīkumi, bet dar gandrīz ideāli. Dabūju pielāgot daudz ko. Nav tik vienkārši saklišķini. Reku parādīšu kādu iekš izstās. Reku pilnīgi viss šitas jauns. Iekšējais restīt. Miglnieks jauns paņēma. Jauna sprausla. Bišķiņ pārtaisīsim trubu. Cerams, ka nenolauzīsim, jo man tur bija nolausts. Šeit ir tas pats, un visgrūtākais bija šeit dabūju piegriezt, lai to sprausli iebraust. Un te tos miglnieku skrūvus saskrūvot, tās saspiest trešo roku prasījās. Šis darīja perfekti. Aiziesim apsīties, vai sensori nožuvuši, muškurā varam. Tā sensori. Taču liksim, jo šitie ir gatavi likties. Tā, starp citu, mums šmiglnieks un spūdas arī vajag paņēma pilnīgi jauns. Austrams, balto gaismu. 40 evriki, kliņš. Būs interesanti arī video beigās saskaitīt, cik tāds tūnings izmaksā. Arī jums varbūt interesē tie, kas gribēs braukt. Šī nav reklāma. Točni. Es varbūt arī gribētu bišķi, lai man pasponsorē. Tā, iebraucām behu iekšā un tagad Ulis pa visām varām grib pamērīt. Kā jūs redzējāt, bumpers dar, bet nedara. Mums jāņem šitas viss apakš nost, jāuzliek M priekšējie paspārni. Tad mums nāk lūcīts. Lūcīts nāk šitā te, kā te ir, bez jebkādiem gateriem, reku šitas. Tad mums nāk šitas. Cing, tas viss jādabū tur. Un izstās, kad tas bleķis jāņem nost, tā kā montēsim virsū, un vēl laiviņas priekšējās. Reku šitās te vēl, šitā te jābūt. Oi. Tagad ēdījām uz pleciem. Tur bišķi mazāk vietas tur priekšā. Bet, būs daudz vieglāk te manipulēt un arī uzlikt buferi. Īstenībā bija grūti dabūt šito. Ja zinu, ko dara, tad varbūt ātrāk ir, bet viss smuks. Saklipsējām, tā kā vajag, viss turās. Viss, tagad varētu mest virsū buferi. Kurš mēs tagad trietā, drīzāk es tikai filmēju, bet Uldis mums ir šķirbmeistars, Edijs ir mehānisko instrumentu meistars. Tad mēs tagad šķirbas regulējam. Viss tas pagaidām baigi labi. Saregulējuši augšu, tur viss ir ļoti labi skaisti. Jau ielika šitās ventilācijas lūciņas, arī diezgan labi derēja. Tad tagad liksim paspārni apakšējo panniņu un tad jau skrūvēsim arī klāt. Mašīnu apakšu īstenībā ļoti dzīve. Ir pilnīgi visas pannas. Un rūs, es teiktu, kad nav redzēt, pazīties grīdu. Grīdu visu asali. Labi, te bišķiņu stiltīm, bet tas ir normāli. Tā arī viss dzīves. Tā uzstādījām Taivānas paspārni, bet M stila buferim īstenībā pārsteidzoši pat labi dara. Skatāmies reku visām skrūvītēm, kā vajag. Reku otru skrūvīti, te smuki dara gaisnieks, uzlikām klipu skrūvi. Un te viss tā maliņa, visam var tikt klāt un ir nekāda vaina. Tā, uzlikām apakšā paspārni. Nepārmetam man pa skrūvēm, tās ir vecās. Tāds vecs uzskrūvējām. Viss būs tur labi, bet ir tikko visu jaunu klipsīkšu salikām. Viss smuki turās, tā kā vajag diezgan labi derēja. Reku jau panniņu pieskrūvējām. Cing. Viss ir gatavs. Šitā puse smuka, traumētā. Yes! Ļoti labi. Palielam var skrūvēt riteņu klāt. Un šitā daļa mums ir gatava. Tagad mēs liksim priekšējo lūpu un uzliks šitās te. Es domāju, ka būs baigi labs skats. Tad mums jāizbrauc pēc krāsas, jānokrāso stienīši. Tad vēlreisim restis jau bāzt virsū. So, metam virsū. BMW esam salīmējuši, viss uzliks tagad žūs. Esam parādījuši, kā te izstās. Bet mums jānokrāso tādu stienīšu, kurus es lieku virsū uz oriģināliem stieņiem. Ja man atnāca pilgts zaļi, dzeltenīgi nevar saprast, bet tā kā es gribu viņas dzeltenes un supors arī ir dzeltenes, tad paņēmu industriālo krāsu dzelteno ar graudiņu iekšā dekoru. Šo pirmo kārtu uzpūta. Šitos te nokrāsosim divas vēl vienā kārtā. Bišķiņš saulē apžāvēsim un liksim virsū, tad jau liksim nāsas virsū un tad jau plus mīnus jānomazgā. Un tas pirmais skats jau būs, vēl mums jāsagatavo diski. Un vēl meklēju melnos griestus. Un tad salons jāizlīmē. Tad jau viss. Jau garais es sadarēju ar cilvēkiem. Es teicu, ka tu piekritīsi, bet viņi saka, ka tu nepiekritīsi. Mums ir derības. Redzi, man tur ir projekta auto priekš YouTube, jā, BMW. Es teicu, ka es nāku šo garo sarunā, ka viņš man jau jaudu nomērīs.
Es nepiekritīs. Redziet, jūs teicāt, ka vienmēr viss var sarunāt. Te nav, tā biznesa paliek biznesa un draugu lietas paliek draugu lietas. Labi, man jau nav žēl, es jau varu samaksāt. Viņš jau, viņš man īstenībā atlaid. Viņš man atlaid nemaz nedod, ja godīgi. Cik tu ņem? Tu jau arī ņem no manī 50 eiro, ne? Tāpat kā visiem. Redziet? Es ceru, ka visi sapratīs to, ka Artūrs man atbalstīs. Es jau atbalstu. Atbalstīs un samaksās, nevis, Tāpat kā es viņu arī atbalstu. Es viņu atbalstu pa velti visu laiku. Jā, tātad es te vienīgais pīķuksēs, jā. Nē. Tā, nu ko, piedzinu BMW, gribu nomazgāt, un kā mums izstāst, mums nav iekšā vēl restīts uzlikts. Ritīgi dusmīgs, ne? Šitie te man patīk. Labi, mazgājam. Esmu nomazgājis. Bet mašīna izstās vienkārši bombačkiņā. Ko riskas viņš tos te ņemt nost? Nu jau labāk. Davai liekam virsū. Nocam virsū trubas un pēc tam nāsas un tad jau viss. Viens mums ir. Un šādā krāsā būs arī mūsu suporti. Palākas ar dzeltenu, man liekas, labi iet klāt. Jā. Labi, liekam otru pusi. Ir. Tā Edijs mums atnesīs restes tagad. Galvenais aksesvārs šito Edijam būs gods izdarīt. Tu jau māki ieklapēt viņu. Šis būs tā kā ķirsīts uz kūciņas restīts. Šī īpaša tehnoloģija vajag. Varbūt tas izstās vienkārši, bet viņš ir profesionāls. Gadiem to ir darījis. Nu ko? Pa lielam, pirmais etaps ir noslēdzies, vēl ir plānā 19 diski. Sasēdināt, sapilēt, uzliksim keramiku, sataisīt kondišku, iziet apskati. Mums vēl melnos griezts un pēc garstāvokļa skatīsimies, varbūt pat M-stūru varbūt atradīsim. Kroči, atcerējos, ka mums bagāžnieks neiet ar pogu, bet man ir pati poga. Edijs jau nospēja, viņš saka, tur ir klak, klik. Skatīties, elektriskais bagāžnieks Edijs novauks ar kāju papakšu un viņš atvērsies. Redzējāt? Jā, arī redzējāt savilcējiem, kāds jau taisīs kaut ko. Nu, neko ieliksim jaunu oriģinālu pogu. Es jau neies dirsties ar savilcējiem. Es jau dzirdu skaņu. Skaties, man mācīs. Mums ir poga. Nu, re. Edijam cepums sakau, viena problēma mazāk. Tad mums paliek viena problēma mazāk. Tā kā jā. Very good, very nice. Rīt vai parīt būs kondiškas meistars. Pasīsimies, kāpēc neiet kondicionēs, varbūt kā trūba cauri vai kas. Varbūt tikai jāuzpild, bet tā parasti neveicās. Jā, un pēc nedēļas it kā man solo melnajās grieztas esmu pierezervējis. Kādu nedēļu tagad pabraukāsim, tikmēr sakārtosim diskus un apskatam reģistrāciju. Nu, ko mūsu jaunā sācpērs arī ir klāt. Būs sēdinājums, būs diezgan liels sēdinājums. Oh my god, paskaties, cik zemu, bet īstenībā tas nav zemu, jo mašīna reāli uzsēdās uz pacēlāju kājām. Jāliek apakšā dēlīši, lai dabūtu nost. Mēs uzlikām mīnus 40 mm atsperu sēdinājumu, tas gan uz priekšējā, gan aizmugurējā tilta. Viss tās vienkārši konfektē.
Šodien taisīsim izpūtēji dekoratīvo uzgalu, tur diezgan sarežģīti būs uztaisīt, nebūtu tik vienkārši. Un plāns vēl ir sakrāsot suportus, tā kā ķersimies klāt. Reku mūsu galiņš, jaunais. Edijs tagad nogrieza veco trubu. Tad mums ir plāns uzlikt šādu te kārtīgu trubačku, lai arī pēc izpūtē izstāst, ka te kaut kāda agresija tomēr ir. Ķers klāt tagad? Iedos. Tupieties. Ido ātras parādīšu. Reku šitā te būs apmēram, izniet cilvēki redz, bet apmēram tā būs. Man jāķer, nihuja. Es nekad to dzīvē neesmu darīju. Šī būs liecinieki, kā es pirmo reizi pieķeru kaut ko. Dod vēl, bļa. Labi, aizvilksim prom, ja tu vienā vietā visu laiku. Tas man nepatikāt bišķiņ. Tagad, lai visu pa vidu. Tā Edijs mums ir pabeidzis izpūtēji. Izstās ļoti glauni, skaisti un ergonomiski. Solīdi. Bet, ir viens bet, es gribu tos galus melns, tā kā nokrāsosim visu izpūtēju melnu. Tagad, laikam, suportiem ķersies klāt, jā? Jā. Edijs mums tagad saslīpēs sarūsēšos suportus, sagatavos mums pirms gruntēšanu, un viņš arī nogruntēs, tik daudz viņam esmu iemācījis jau. Un pēc tam es nākšu pakrāsot. Tā, Edijs mums ir uzgatavojis suportus, sakrāsojis priekšdiskiem sarūsēšās vietas, un tagad mans uzdevums ir nokrāsot to visu dzelteni. Let's go! Pastīties, džanks. Un viņi tieši tādā krāsā, kā jau es teicu, kā šitās, ne, redziet, dzeltens un aiziet arī dzeltens. Man liekas, ļoti skaisti. Un vēl man ļoti patīk arī izpūties stīgā. Un atcerieties, ja jums šito visu vajag, ko jūs tagad redzat, droši rakstat uz Eleven, sākot ar visādi vizuālām pārmaiņām, beidzot arī iemetīsim dvižaku tev iekšā. Bet ārā gan mēs viņu neārdīsim. Nu, ko esam izzinuši ārā un paskatieties. Tie bremždiski dzeltenie reāli dod labu skatu. Vēl tikai vajadzētu uzkrāmēt R19 un izpūtējis. Man liekas, melns ir rītīgi labi. Viss saskaņots. Priekšā dzeltens, suport dzelteni. Nekas par daudz, nekas par maz. Perfekti. Voilā! Mums vēl trūks diski, par kuriem es vēl domāju. Nekas nākušanai aizdīšas jau, lai iztaisno sakrās, un tad jau redzēs. Uzmetīs, bet laikam jau prasās tie diski. Tā šodien man nav sūdīgi, bet tad būtu vēl noteikti agresīvāk. Kondiški šodien atbrauc apstīties, tur ir truba pārāja vējusies, jānomaina būs. 80% ir jau gatavs. Tā mums ir jauna diena. Esmu agri cēlies, braucis uz Lietuvu pēc jauna upgrade mūsu F30. Jā, man pilnīgi galvā jau ir viss aizkritis, man vajag visu. Un tas nekas, ka varbūt būs dārgāk nekā mašīna maksā vispār Latvijā, bet man vajag to izskatu, man vajag, lai tā mašīna izstāsta unikāli, forši un lai nākušais īpašnieks zina, kad iespējams, ka tāds otrs nemaz nebrauks pretī. Tā kā gribu parādīt, ko es nopircis, esat gatavi? Aiziet. Jep, un tie ir melnie griesti ar stūri. Melnie griesti izstāsta diezgan labi. Viss pilns komplekts plus stūri mūsu F30. Kā jau redzējāt, viņš jau izstāsta iespaidīgi no ārpuses un pa salonu. Tagad ķersimies salonu. Salonu es atstāšu to dzeltenu gaišo krāsu. Nezinu, man viņa ļoti cepīja. Varbūt, nezinu, bildēs vai video liekas, pupe. Kaka, bet reāli labi izstāsta. Es nezinu, man patīk. Bet es viņu gribu uztaisīt to dzeltenu atstāt un ar melniem elementiem. Un es domāju, ka būs reāli kruti, jo oriģināli nemaz tāds nekas nenāk ar melniem griestiem, stūri un visas pārējās lietas. Man atnāca arī man speciālā aluminium braša plēve priekš salona interjera. Reku rullis. Gribu parādīt ātri, kā tas apmēram varētu izstīties. Redziet, kāds viņam tāda alumīnija nokrāsa. No. Un šito te līmēsim, šitie alumīnija braša, gan šito, gan to.
brūni dzeltens, vai es nezinu, kā viņu sauc. Cita tautā viņu laikam sauc pa piemīsto salonu. Bet man viņš reāli patīk, viņš arī nav sliktāk stāvoklī. Nav nekas baigs salausies, saplēst. Un tad ir melnie griesti, stūri, vēl pieskaņots līmplēju. Vai nav konfekti. Pasiet, dzeltenis supporta, dzeltenis stūri. Salons ar dzeltenīgs. Viss melns, nekas liekas, nekas pa daudz toņi. Viss kā vajag. Šīs kā sauksim tunings no Eleven Workshop. Kā, ja tev gribās, lai kāds parūpējas par tev F30 un tev nav idejas, mums ir ļoti daudz idejas, tavu līdzekļi un tavs rezultāts. Bomba. No ko? Pietiks muldēt, ir laiks to visu likt iekšā, bet jautrākā daļa ir tas, ka tas nav universāls. Es neesmu nekad dzīvē līdz sedenam, tā mums būs pirmā reize, un tie, kas kādreiz gribēs nomanīt garāžā sev griezt, varēsiet pasīties, kā es to esmu darījis. Man teica, ka jāņem ārā ap 2 priekšējie beņķi, un iespējams tā vidējā konsole, kur nāk ātrumkoķis, jo tos griestus, lai nesalaustu, neieliekt, jāņem tas viss ārā. Tā kā īstenībā nav jau nemaz tik viegli, bet ķeramies klāt. Paskatieties, ka ko nevar atrast zem mašīnas ēriķis, būšu vēl bišķi nopelnījis, un pie reizes varēšu visu iztīrīt un sasukt. Ko varam durvis un celsim ārā šo beņķi, atskrūvējam un metam laukā. Tā, lai noņemtu griestu ručkas, tev vajag tikai atkabināt plasmas, un tad tur iešpasē ar āķīti jāpabaksta, un tad viņš pats izliec ārā. Tāpat arī kā šeit attaisim vaļā un ar 8-kanti skrūvējam vaļā. Un stojkām te viss ir uz klipšiem, nav tā kā citām mašīnām, kad tur vēl ar viens skrūvi ir ļoti elementāri. Un aizmugurējā stojka arī pāris klipši un āķīts. To viss smuki jāizrauj ārā. Tad jau griezt nāk vaļā paši. Un vidējai daļai arī pāris klipši, galvenais nenoraut ar mīlestību un viss sanāk. Un tāpat tās darām arī otrā pusē. Un būs griezt jau lejā. Tad, kad esam visu izdarījuši, tad viss paliek protkā. Šo protu gan tā prātīgi laišat nost, ja nē, sanās kaut ko izraut, noraut, un tad paši būsiet bēdīgi, vēl dabūsiet elektriķim zvanīt. Tā, un šeit es sapratu to, ka man nav mikrofona vieta. Reku, te ir atzīme. Šito ņemsim, griezīsim smuku ar nadzīti ārā. Reku, šitādu mikrofonu jāliek, kurš ir zeltenīgs, kuru mums jādabū melnu. Reku, esam izgriezuši prātīgi. Un iesim nopūst matāt melnu šo mikrofonu. Tas ir mikrofons priekš audio sistēmas, kad tu runā saslēdzies ar Bluetooth, piemēram, handsfree sauksim to. Ja pamanījāt, Edijs man noņēma veco stūri. Jep, es viņu noķēru. Viņš bija svētdienā atbraucis uz tā mašīnu nomazgāt. Es teicu, Edij, tev labi sanāk noņem. Un es uzlikšu tad jauno stūri. Smuki. Precīzi. Apakšā saliksim visas plasmas, saliksim airbagu. Un tad jau ķersimies pie šīm M uzlikām. Noņemsim nost vecās un uz visām 4 durvju ēlēm uzliksim jau M uzliks. Tad sanāk, ka mums būs pilnīgi pilna paška no M. Tā, es un mans vismazākais palīgs esam pabeiguši, esam visu salikuši, un tagad mēs esam gatavi jums parādīt, kā izstāst. Gan jau procesā sapratāt, ka izstāst labi. Cerams, ka jūs sapratāt, kā to īsti izdarīt, ja nu paši grib. Bet īsumā es jums pastāstīšu vēl svarīgas lietas. Tātad ejam pastīties, kā tad izstāst. Nu ko, mūsu foršā stūrīti. Ejam uzliks, atradīšu arī gumiju. Un tad mums ir mūsu grieztai. Man liekas, ļoti labi iet kopā ar dzelteno. Vēl sataisīsim visus šitos. Stūrīt viss smuku strādā. Airbag kļūdu nodzēsām, vairs nedeg nekas. Tā kā ir ļoti labi. Dusmīgais klauns, tev var patīk, kā mēs uztaisījām? Jā? Tā pāris lietas, ko es gribēju pateikt. Tā kā griezti no angļu. F30. Bija nianses, ko jau redzēju, kad griez ārā šito mikrofonu. Izgriez, lai strādā mikrofons ar mašīnu.
Tad šitie arī mainās, jūs kādreiz pārat no angļa. Viņam nāk, redzi? Šitā uzlīmē jābūt te. Un tad, kad tu aiztaisi, kā jau redzējāt, bija šitas te uzraksts, es viņas aiztonējis ciet ar matātu krāsu un izstās ļoti labi. Acīs nekrīt. Es to darīju pirmo reizi un man tas izdevās 5 stundām visu salikt stūri. Domāju, ja tu visu zini, baigi nepīpējot, 3 stundas un 4 visi gatavs pusdienu darbs. Tā kā ieplānojiet pusdienē, bet labāk ieplānot veselu dienu, mazums kaut kas neskrūvējas vai salūst vai tam līdzīgi. Tā kā jā, bet teorētiski to var izdarīt 5-6 stundās, tā baigi nesteidzoties kopā ar palīgu reku. Viss. Tā, esam F30 bumerim apakšā, gatavojam apskatei. Un ieraudzījām, kad liek ātrumā, ieliec ātrumā un laid vaļā sev, tāda skaņa, no sākuma domājam divmasnīgs, bet nav divmasnīgs. Un beigās izrādās, mums ir abas divas kārbas buksas noraudzes. Brīdī tāda jauda ir, ka šaujās nost, mainam nost. Braucam uz apskatu. Bet šoreiz izstāst, ka Edijs brauc uz apskatu, jo man nav laika. Tā, Edijs mums ir nomainījis eļļu un eļļas filtru. Un kamēr es biju prom aizbraucis pēc mašīnas, atdevu klientam, es esmu atbraucis apakaļ un Edijs man grib parādīt eļļas filtra mašīnas. Tīrs. Sen īstenībā tik tīrs nav redzēts. Parasti kaut kāda sūdeļa ir, vai kaut kur ir kaut kas. Tā kā mums ir N47 zinējam ļoti tīrs eļļas filtrs. Nav neviena skaidiņa. Rīt Edijs visu kaut ko samaina un tad viņš mizās uz apskatu un es nezināšu, ko viņš ir izgājis vai nav izgājis. Tā kā es jūs nevarēšu iepriecināt tā savu seju. Kā jau redzat, mums ir numurs. Piereģistrējam ar OG sēriju. Es viņu tulkoju kā OGA. Man liekas, ka ir arī odziņu, ne? Jā, stīdzīt. Ko tad mēs darīsim? Mēs tagad darīsim sekojošo. Līmēsim salonā aluminium brush, dzeltenu tādu plēvi. Tā kā es gribu šo to palīmēt bišķiņu. Sāksim reku ar durvju kartēm. Es īstenībā piekosu, šis bija grūti. Šis bija laikam grūtākais elements no visiem, bet es to izcīnīju un sāku līmēt un atcerējos, es taču varētu logo iestrādāt iekšā, vai ne? Un man izdevās ielikt salonā, ejam skatīties. Postīt. Nav stilīgi. Baigi acīs nekrīt, bet ir labs. Reāli izskatās, man liekas, tā kā individuāls pastāvības. Tik labi. Mašīna stāv jau smukajā telpā, uz pulēšanu, uz vaskošanu, kā saka, pieliksim ķirsīt. Bet jaunumi ir tāda, es pats biju prom Rīgā, Edijs mums izgāja apskati, nomainīja eļļu, filtrus, kārbai kronšteinas, paduškas saucamās nomainīja un izgāja apskati un es gribu jums palielīties ar apskati. Mums ir lapa un voilā! Rekura pa nulēm stīdzītē. Tā kā mums ir apskati līdz 28. gadam, man liekas pat līdz janvārim, cik kur viņi to iedevuši mums ir. Jā, līdz 10. janvārim. Un mašīna ir izgājusi par nulēm. Perfekti. Tagad piešķirsim arī vizuālo skaistu, sapulēsim visu un pasūtīju vēl Pipercross gaisa filtru. Gribās ritīgi iet un rītā braukšu vēl nočipot viņu. Tādu vieglu čipu uzliks. 19 būs gatavu. Tā kā vēl uzliksim 19. Un vēl CarPlays kaut kur nāk, nezinu kur. Bet cerams, ka šodien atnāks. Pulējam, vaskojam, let's go! Pipercross pa piģisāru. Un mēs, protams, liksim Pipercross. Edijs saka, ka nav jēga, bet es saku, ka vajag, lai ir. Sadā kā es apēdīšu viņu sēžu tā
3-litrīgu dīzeli. Nebūs? Nu, mēs, pastīsimies. Labi, taisam vaļā. 50 eiro. Tātad šis ir izpūt, izmazgā. Lieto vēl vienreiz. Viņš skatās kā 0 pretestība filtrs. Un nāk arī uzlīmīts jaudas klāt. Ar šito nāk klāt, kā ražotājs saka, 10 zirgiem. Bet, nu, tā kā vienā video ar balto 60 bija ielīdz KNN filtru uz jaudas stendu, un tur tolka nebija nekāda pa lielam. Jā, bet, nu, lai ir vismaz tas, kas nopirks šito mašīnu, zinās, ka viņam ir Piper Cross filtrs. Nomainījām kondiškai trubu, jau saslīpējām, stapulējām, pēdējā kārta iet pulēšana, un tad jau sāksim likt mūsu vasku. Kā jau redzējāt, sapulējām, saslīpējām, savaskojām, vispārējos tiķus, miķus, salīmējām atlikušo, ko man tur vajadzēja nolīmēt. Un es tomēr satrakojos un izdomāju, ka ar 18-niekiem nav tēma. Tāpēc, kā jau stāstīju, es uztaisīju 19, kas man bija konteinerī, aizvedu pārbaudīt, bija 3 sasisti diski, velcēju viņus, aizvedām uz pulveru krāsošanu, nokrāsojām, un tad vēl bonusā uzmetām jauns riepas. Ejams parādīšu, kā viņi izstāsta. Kabūm! Šitie ir 19 un dažādi platumi. Iespaidīgi. Kur redzēt to starpību platumu. Patīk, ka to iznesumu trako pašā skaistākajā, glancētākajā pulvera krāsošanā. Pulveru lietoju tāpēc, kad vairāk aizsargā no visādiem akmeņiem, kas lido un tā tālāk. Pat citreiz ir bijis tā, ka borģūrī pieskaries tā, ka rāsts tik biedz, ka viņi nenomācās. Ko labi izskatās, motherfucker. Un nevajadzēs izdarīt flanšus, kad izstāst, kad maksimāli plati ir. Ejam parādīšu. Diem! Kruti, vienkārši kruti. Tik praktiski līdz malu un aizmugurē ir vienkārši perfekti. Redziet, līdz ar smuka aiziet. No aizmugurē vienkārši izstāst kosmos. Nu kā jums? Nice! Bomba! Jezu, jezu. Es eju ātri uzlikt otro pusi un tad pasīsimies, kā tā kopā. Šitā man liekas, ka šitie ir kaut kādi jau no F85 diska. Gan jau ne oriģinālie, bet kaut kā pārāk labi dara tas fitments. No, Edī? Perfekti. Patīk? Ideāli. Edijam bija taisnība, ka derēs ideāli. Nu, ko pasīsimies, kā otrā pusē ej nost. Tātad redziet, mašīna ir sapaldētā, savaskota. Kurš satarīts, viss ir vēl man bišķi saloni jāaptīra. Un jau uz 19-niekiem. Ar jaunu apskati, viss par nulēm. Un es ko var labāk gribēt. Tā kā jau variet vaļā savu bankas kontu, skatieties, vai strāpieši jūsu tajā budžetā video beigās nosaukšu. Bet mums jāizbrauc nočipot, jo mums taču ir 19 un izskatās kā 35 dīzels vai benzinieks. Bišķiņ vajag, lai arī viņš iet kaut ko. Šeit tāpatās labi iet, nosacīt, bet soli jau kad ar čipu var dabūt ļoti daudz klāt power. Tā kā braucam, sačiposim un tā atbraucām pie Jankas uz autočipu, sačipot šito te monstriņu. Kurš Jānis teica, ja motors dzīvs, 200 zirgiem jābūt stabili, vidēji esot no 210 līdz 225 pat. Iedomājies, kas tas ir pa lēcienu? Tas, man liekas, ir nereāli daudz. Čiposim caur vadības bloku, nevis caur OBD, šitā esot nopietnāk. Pasīsimies, vai jau nav kaut kas darīts, bet pēc sajūtām man liekas, ka nav darīts. Tie noteikti nav 200 zirgi vai pat 170. Tā kā cerēsim, liksim pirksts, ka var rītīgi sagriezt. Mums taču tomēr ir piperkross, tagad ir īstenībā forši skaņu sagāzējušās. Tāda
dēļ šitā te ir tik inšīgi skan. Un vēl viena feature. Edijs man nomenīja to kondiškas trubu, kas ir beigta. Jānis arī pilda kondicionieri, kamēr gaidām programmu, sapildīsim kondišku. Kaut kā tā, tad jau visu sadarām un testēsim pēc emocijām. Jo es teiktu, braucot pie viņa bija tā taisnība. Ar trešo bišķi iemina, apmēram atcerēties tā sajūtas, kā bija. Tā, mēs tagad braucam, aizbrauksim kaut cik uz normālu asfaltu būs. Un tad ieliksim trešajā ātrumā un mēģināsim saprast, ir labāk vai nav labāk? Teorētiski jābūt gandrīz 2 reizes labāk, ja mēs to tā ņemam. Tā aizbraucām uz labu asfaltu, otrais. O, jā, es jau jūtu pēc otrā. Tagad mums ir trešajā, braucam 50, piežam. Ir, es jūtu starpību. Mans dibens saka, ka ir starpība. Jau bija patīkami tāds beidzot. Viņš tā maigi tā smuki cēlā. Tas tagad tā, ka tu jau jūti, ka tev bišķi beņķītie ieceļ. Es esmu reāli priecīgs. Tas ir reāli jaudīgs, 2-litrīgs F30. Var strādājuši kondišku, jaunu apskatu, samaksāt ar nodokļiem. Un nenormāli krūtu dizainu, izskatu, diskiem un vispārējo. Rītīgi krūti. Un pēdējais mūsu jaunums mums beidzot atnāca CarPlay. Ir laiks apgreidot mūsu mazo ekrāniņu uz kārtīgi mūsdienīgu ekrānu, kur tur izmantot telefonu, navigāciju, visu kā mūsdienās liekam iekšā. Tā sanes visus ekrānus vadus. Tagad jāķeksē visu tas te pasākums nost un tad jāapstās vai proti, kad dara. Mums ir ieslēdzies ekrāns, mums skan mūzika. Un kaut ko viņš dara. Un tagad mēs izdarīsim šitā. Yes. Mums viss iet, mums ir arī CarPlay. Neko, pielaid mašīnu, reiz jāslēdzās. Krūta mašīna. I like it. Tad jau varu prezentēt apmēram, kā tad mums tā mašīna izskatās. Aiziet. Esat noskatījušies video, un tagad ķersimies pie galvenās lietas. Cik tad viņš maksās, cik es gribētu par šo skaistumu. Tvērsim notepad, sarakstīšu visu, ko es esmu izdarījis, cenas, un pasīsimies uz šo brīdi lētāko F30. Un galā tad uzrakstīsim, cik un kas. Tā, sākam, vai ne? Neko kategorijas, detaļas un uzlabojumi, pozīcijas viss un summas. Šajā gadījumā šīs būs detaļas. Tikai tas, piemēram, ja tev galvā ir, tu redzi, ko ar šiem F30 rītīgi krūts, un tu gribētu ar tādu pašu, tad apmēram, ko tev jānopērk un cik tas maksā. Tātad redzat, M-pak ir viena no dārgākām 700 eiro un diski. Bez viņiem arī varēja iztikt, bet, gribējās, lai jau izstās rītīgi krūti. Tālāk jau ir kondicionieris, viss uzpildīšanas freoni, miglas lukturi, nāses, pie Jāņa chiptunings, un tā tālāk var droši nospiest pauzi, iziet pa šitām te pozīcijām cauri. Un cik te tas kopā? Tā jau liekas, ka nevajadzētu būt daudz, kā tur pa 20, pa 30, pa 200, pa 400, bet kopējā summa par rezerves daļām mums sastāda 5115 eiro. Es to sākumu, kad sarēķinājos, domāju, es kaut ko pārēķinājos, bet reāli tāda summa, lai tu nopirkt šito visu. Ko? Neejam tālāk, ka to nekas nebeidzās. Tālāk mums ir darba izmaksas. Ja tev viss šitās te ir viss, šitās, tad tu gribi kaut kur braukt, lai tev to visu saliek un sakrāso. Ko? Braucam uz Eleven. Viss cenas ir norādīts, cik es prasītu parastam mirstīgam cilvēkam. M-pakas krāsošana viss cauri, M-pakas uzstādīšana, virsbūvs krāsošana, tur kapots, dūrus, viss tas sāns saskrāpātais un spārds. Griesta un stūrs uzlikšana un vispārējie sīkumi.
CarPlay ielikšana, performance pakas uzstādīšu, visu spoilerīšu, splitterīšu, atspēra maiņa, izpūtēju pārtaisīšanu. Varat nopauzēt, apskatāties, varat secināt dārgi vai lēti un tā tālāk. Darba izmaksas tās būtu mums 3550 eiro. Nu, nav daudz. Man liekas, ka nav daudz. Nu, rezerves daļa šoreiz dārgāk, jā. Bet tā parasti ir. Un kopējā summa mums ir 8665 eiro. Šī tāda ir summa, lai tu savu F30 varētu uzsēsīt tādu, kā tu redzēji video. Iesim tagad sesā, atradīsim lētāko 320 dīzeli manuālī, pieskatīsim šo summu, izdarīsim secinājumus, un tad es jums atklāšu summu, kuru es gribētu par šo mašīnu. Tā nu ko, esam sesā, ielikam jau BMW, ieliksim, nebūtu godīgi, 3. sērija, ieliksim 13. gadu, tilpumu neliksim, dzinēju ieliksim dīzeli, un virsprobu ieliksim sedanu. Un nospaidīsim no lētākā gala. Tātad lētākais gals mums ir 7650 eiro. Tas ir 316. Nav mums Xenon lukturi, nav mums empakas. Tāds, nezinu. Man personīgi neliekās gaumīgs. Nu labi, ir tumšā āda tie, ka mums gribās. Jā, nu ko aiziesim tālāk. Nākamais 8550. 2-litrīgs dīzels, ir Xenon, ir Sportlane paka. Jā, nekāda vaina, īstenībā. Ļoti interesants salons, koks, bet drēbju salons. Un automāts viņš ir. Iepriekšējais, kas mums bija? Manuāls? Manuāls. Labi, intereses pēc ieliksim manuāli. Kas mums te vispār tirgojās? Mums ir 3 manuāļi. 7600, 9900 un 11900. Nu, šīs būs kaut kas pa daudz noteikti. Un šī GT versija. Nu, un meklējam tagad kādu ar empaku. Ka 9000 ir ar empaku. Jā, balts, skaists, tumšais salons. Empaku mums ir likta, kur nav uzliks, nav tumšie griezti, nav stūre. Ir rāda salons ar kārā smuks melns. Jep, arī mazais ekrāns. Arī nav beņķa apsildi. Nu, pa lielam ir balts. 2-litrīgs. Xenoniem lukturiem nav slikti. Ja mēs pareiķinām, tad, nu, pa 9,5 viņš atdot. Tas ir pirmais liktais empaka, nepilna empaka, pa lielam tāda pilnāka, cik varētu būt un kas varētu būt. Es pat nereku ar empaku 11900, reku empaka 12. Tātad teorētiski mums ar empakām sākās no 12,000. Wow! Vidēji rēķināsim tad no 8000 eiro var nopirkt lētāko, un no 12 sākās ar empaku. Labi, tad ņemam vidējo, tas ir 10,000 eiro. Labi, ejam tagad saliksim uz papīra. Nu ko, vidējā cena, pa ko mēs sareiķinājām, ir 10,000, ko varētu prasīt par savu F30. Zaudējot vismaz 6000 eiro, ieliekot šitik daudz lietas un naudu savā mašīnā. Tāpēc šī cena būtu viena no lētākajām, ja mēs pastamies. Un, ja mēs liekam pa 10, tad viņš ir 1, 2, 3, 4, 5. 5. lētākais būtu. Bet es domāju, stāvoklis viņam ir kā šeit. Jā, nu ko? Tad es par savu F30 10,500 eiro. Šī ir mana summa, pa kuru es tev varētu pārdot šo skaisto F30. Tā kā raksti man, zvani man, kā šis video, ja es noskatījies, tu jau drīkst zvanīt man, rakstīt, jo es visiem apsolīju. Nepārdošu ātrāk, kā nebūs video aizgājis, jo man bija ļoti daudz pārmetumu par to, kad es ielieku Instagramā, ka jau var pierezervēt un tie, kas noskatās YouTube'ā un raksta, kāpēc tu tā, kāpēc šitā. Lūdzu, neviens nav redzējis mašīnu, ne SSA, ne Instagramā, nekur. Reiku, kurš gribēs ātrāk, kurš pirmais? 10,500 eiro un F30 būs tavējies. Tiekamies nākamā sērijā, jūs esat labākie. Atstāj lūdzu komentāru, piesako un tiekamies nākošajā projektā.